Ieklausīsimies svēto rakstu vārdos no Pāvila vēstules romiešiem 15. nodaļas no 1. līdz 6. pantam. Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 15. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdam bēdās un ieprieci smeldam rakstos, iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieci, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Āmen. Lai Dievs svētīs savu vārdu pie mūsu sirdīm un dzīvēm, lūdzu sēdieties. Grūti iedomāties citu sabiedrību, iespējams, ka tāda pastāv, kura vienlaikus būtu ļoti vienota tajā, kam viņi tic, un vienlaikus tik atšķirīgi tajā, ko uzskata par kādiem praktiskiem jautājumiem domājot, reizē arī pat vairāk nespējot panest to, ka šī dažādība pastāv, un vēl vairāk sakot, pat ievainojot ar vārdiem vai attieksmi. Pāvils, kad raksta Romas draudzei, kurā viņš nav bijis vēl līdz tam, kuru plāno apmeklēt, kā viņš pats raksta vēlāk ceļā uz Spāniju, kā viņš raksta, viņš ir licis par savas dzīves aicinājumu doties tur ar evaņģēliju, kur citi vēl nav gājuši, viņš ir izvēlējies iet grūtāko ceļu, un viņš raksta, lai iepazīstinātu ar sevi. Tu esam vairāk kārt mācījušies, un Pāvils grib, pirms viņš atnāk uz Romu, kad cilvēki jau ir saņēmuši viņu vēstuli, var to lasīt, ir lasījuši, ir pārdomājuši, un tad, kad viņš iesāk runāt par praktiskām lietām, viņš atgādina šeit lasītos vārdus, viņš runā par kādu pienākumu. Mums dzīvē ir dažādi pienākumi. Šie pienākumi attiec uz mūsu darbu, uz ģimeni, tie attiec uz dažādiem mūsu dzīves uzdevumiem. Bet ir kāds pienākums arī tāds, kurš attiecas uz kristiešiem, kuri ir piedzīvojuši Kristu savā dzīvē, un šis pienākums attiec uz draudzes dzīvi. Un kāds ir šis pienākums? Mēs esam bieži runājuši un dzirdējuši, ka cilvēki runā par to, ka ir jābūt visam savā noteiktā kārtībā, ka visam ir jārit raiti, un ir dažādi pienākumu konteksti, par kuriem arī baznīcā tiek runāts. Taču Pāvils šeit saka pienākums nest citus viņu vājībās. Vai vispār pastāv tā, ka baznīcā, draudzē var būt cilvēki ar vājībām, un ko Pāvils tieši domā? Mēs par to domāsim šajā dienā nedaudz plašāk, taču pats pienākums ir skaidri pateikts – nest citus. Viņš arī saka nedzīvot sev, dzīvot citiem. Ar kādu mērķi, lai tos celtu? Lūk, viņš atgādina, ka draudzes vidū ir cilvēki, kur savā ticības dzīvē ir tikai pašā sākumā. Vai arī tad, kad viņi nav sākumā, taču ir kādi jautājumi, kur dēļ šie cilvēki var tikt raksturot tā, kā Pāvils šeit to ir teicis. Un kāds ir pārējo pienākums, jeb atbildība? No šiem cilvēkiem nenovērsties, bet palīdzēt viņiem augt, un reiz arī pašiem augt un mācīties. Lūk, Pāvils to ļoti skaidri pasaka, jo pretējā gadījumā draudze vienmēr būs tāda, kurā būs ļoti plašas durvis, pa kurām cilvēki nāk, un vēl platāks, pa kurām cilvēki aiziet. Kādēļ tā? Tādēļ, ka ir jāatceras, ka draudze ir tikai tik stipra, cik stiprs ir draudzes vājākais, jeb tas cilvēks, par kur Pāvils šeit saka, un nevis otrādi. Draudz dzīvē mēs parasti, un arī jāatzīst, es tā esmu bieži domājis, pat neapzināti, ka draudzes stiprumu nosaka tie,
kuri sevi raksturo un redz kā garīgi nobrieduši savā ticības dzīvē, kā stiprs cilvēks. Taču nē. Pāvils šeit grib pateikt, ka draudze var būt tikai tik stipra, cik stiprs, jeb atbalstīts un iedrošināts un neaizmirsts. Un ir tas cilvēks, kur Pāvils šeit saka, kas ir ticībā, jeb vāji tajā. Un mēs arī šajā gadījumā nesaprotam ar šo ticību šī cilvēka izpratni par Kristu, bet vēl vairāk kādu varbūt atsevišķu jautājumu, un no tā, ko vēlāk pārdomāsim, kļūst skaidrs, kā Pāvils to ir tieši domājis. Taču, kā jau minēju, pirmkārt ir kāds pienākums, no kur mēs nedrīkstam aiziet. Šis pienākums ir arī atbildība. Atbildība redzēt tālāk par savām interesēm, pat tām, kuras attiec uz mūsu dievbijību, uz mūsu sekošanu Kristum. Mēs neesam katrs par sevi tādi, kur ejam individuāli šajā ticības dzīvē. Kungs mūs ir saucis ārā no pasaules, un viņa grib ir tajā, lai mēs būtu daļa no tās sabiedrības, kuras vieno viena ticība, viena kristība, ir viena draudze. Un Pāvils par to raksta citās ļoti skaidri. Un šajā dienā es nevēlos varbūt apstāties pie tā tik daudz, kāpēc pastāv šīs dažādās atšķirības, jo tā ir svarīga tēma, un mēs pie tās noteikti, kā esam darījuši iepriekš, tā arī nākotnē apstāsimies. Taču šodienas teksta aicinājums ir atcerēties, ka mūsu skatam ir jābūt nevis uz tiem, kas ir tie, kā mēs to sakam, un tie ir mūsu apzīmējumi. Dievs tā neredz, bet mēs kā cilvēki sakam, bieži vien skatāmies uz tiem stiprākajiem. Bet Kungs aicina mūs paskatīties uz tiem, kuri tādi nav. Vēl jau vairāk Pāvils, kā jau minēju, sacīja, lai mēs dzīvojam citiem. Tā ir kāda pasaule, kurā mūsu pašu dzīves aktualitātes netiek aizmirstas, protams, vai ignorētas, taču tās nav vienīgās. Tā nav tā vienīgā telpa vai realitāte, kurā ticīgi cilvēki dzīvo. Mēs redzam citus sev līdzās. Mums ir jāredz citus. Pāvils saka, lai tos celtu. Viņš arī runā par kādu atgādinājumu, un viņš runā par Kristus piemēru, kurš nedzīvoja sev, kurš dzīvoja par citiem, kurš bija priekš citiem, kurš nomira par visiem. Un lūk, šis pienākums nav vienkārši paņemts tāpēc, ka Pāvils to gribētu pateikt. Viņš to cieši saista ar to, ka mūsu skatam ir jābūt uz Kristus rīcību. Arī lasītais teksts no šajā rītā no Jāņa evaņģēlija atgādina to, kā Kristus redzēja tos, kuri tika redzēti kā vājākie. Mēs nezinām neko vairāk par lasīto tekstu no Jāņa evaņģēlija, tikai vienu, ko varam pateikt skaidri, ka Kristus redzēja vairāk nekā to, ko redzēja pārējie. Pārējie redzēja rakstos noteiktās normas un bija gatavi tās piepildīt bez jebkādas dziļākas lietu izpratnes. Kungs parādīja žēlastību kādai sievietei, un arī reizē viņš deva viņai jaunu cerību un pamudināja viņu dzīvot un negrēkot vairs. Viņa iespējams bija ticīgs cilvēks, taču savā dzīvē bija klupusi. Kungs bija līdzās, lai palīdzētu viņai piecelties un iet tālāk. Viņš neteica, ka labi ir tas, ko tu esi darījusi. Šī rakstvieta to nepasaka. Un arī mums nav dots tiesības grēku nosaukt kā savādāk. Taču mūsu aicinājums ir redzēt tos, kur ir paklupuši, lai palīdzētu viņiem piecelties, pašiem atceroties to, ka arī mēs esam klupuši, klūpam un kaut arī negribam. Mums ir jāapzinās, ka nākotnē arī paklupsim. Kaut tā nebūtu, un tā ir mūsu lūkšana, un tāpēc arī mēs apzināmies, ka nedrīkstam redzēt sevi ārpus citiem, bet redzēt to, ka mums līdzās ir cilvēki, kuri tāpat top kārdināti, un ka mūsu Kunga piemērs ir tas, caur kur mums ir jāredz apkārt notiekošais, jāvērtē un arī jātiecas pret citiem. Bet kā tajā visā pastāvēt? Rakstu autoritāte ir tā, par kur Pāvils runā, ka viss, kas iepriekš ir rakstīts, uz to brīdi, protams, viņš to domāja par veco darību sakot, un iespējams jau par kādiem, varbūt citiem rakstiem, ko viņš pats bija rakstījis. Evaņģēlija vēl pavisam noteikti, ja nu kāds bija, tad tas varēja būt tikai Marka evaņģēlijs,
citi vēl nebija tapuši. Viņš runā par veco derību, bet kopā par Dieva vārdu kā veselu, sakot, ka viss ir rakstīts mūsu pamācībai. Un caur rakstiem mēs tiekam padarīt stipri, pastāvēt mūsu bēdās, un kā arī mēs tiekam stiprināti un iedrošināti un smeļam mieru un arī iepriecu. Pāvils skaidri pasaka, ka Dievs ir spēka un prieka avots, kurā mēs gūstam savas dzīves, ja tā var sacīt, tiekam stiprināti, lai varētu panest cita vājības. Viņš grib pateikt, ka mums nav tas jādara pat savā spēkā. Mums nav jārisina jautājumi, un kādēļ es to saku? Tāpēc, ka jau sākumā teicu, un es vēlreiz teikšu, ka mēs redzam baznīcu, kurai būtu jābūt vienotai. Es šeit nedomāju atsevišķu konfesiju vai konfesijas. Jo vecāks es augu, jo vairāk es cenšos apzināties, ka mums ir jāredz, lai arī mēs saglabājam, cienam un saglabāsim robežu, kuras Dievs ir devis mums vēsturē, ja mēs paši tās esam no Dieva vārda formulējušas. Taču šeit es runāju uz to, kas attiecas, jo arī rakstvieta šeit nesaka, ka vienai konfesijai tas ir svarīgi un citai nē. Pāvils runā par visiem kristiešiem, par mums visiem. Un arī jo vairāk par mums, kur esam tik atšķirīgi. Un arī par to, ka pienākumu, par kur viņš runā, mēs varam piepildīt tikai tad, un šīs grūtības pārvarēt tikai tad, ja gūstam iekšēju mierinājumu un arī iepriecu to darīt no tā, ko Dievs mums pats sniedz no savu vārdu. Viņa vārda spēkā mēs tiekam padarīti spējīgi. Un kas ir šis augstākais mērķis? Kāpēc mūsu pienākums ir panest citus cilvēkus? Kāpēc? Vai kaut kāda kopēja miera vai kaut kāda līdzsvara vārdā? Nē, viņš runā par vienu prātu, kā arī par vienprātību kopīgā slavas pienešanā Kristum ir pats Kristus, ka mēs gribam panest otru tikai tāpēc, lai palīdzētu šim otram kļūt tuvāk Kristum. Tāpēc mēs ciešam nērtības. Dažkārt arī tāpēc mēs panesam to, ka tik dažādas atšķirības pastāv. Lūk, bet kāpēc tieši Pāvils to raksta? Un lūk, šajā vietā ir vietā paskatīties uz to, kas tad bija noticis, ja ne pašā Romas draudzē, tad kristīgajā sabiedrībā kopumā tā bija tik dažāda tajā, kā viņi saprata, kā tad kristietim ir jādzīvo. Un šajā gadījumā ticībā vājie netiek saprast tie, kuri nespēja apzināties Kristu kā glābēju. Gluži otrādi. Viņi visi ticēja, ka Kristus ir glābējs, taču pieņem ticībā vājos, ja tas, kā Pāvils šo 15. nodaļu iesāk, šī atbilde slēpjas iepriekšējā nodaļā, kurā viņš runā par to, ka ir jāpieņem tos, kuri, kā viņš saka, ir iesāk iepriekšējo nodaļu ēdienu dēļ. Atceramies, ka esam mācījušies, ka bija cilvēki, kur uzskatīja, ka neēst kaut ko ir atļauts, vai arī drīkst vai nedrīkst šie jautājumi par kristīgās dzīves praksi. Pāvils saka, tas, kas ēd, lai netiesā to, kas nēd, un arī otrādi. Kāpēc? Kāpēc Pāvils saka, lai netiesām? Lai mēs panesam tos, kuri ēd un tos, kuri nēd. Bez šiem piemēriem mēs varam ielikt tik dažādas piemērus šodien, kur arī pastāv. Kaut vai mūzikas tēmu. Mēs dažkārt domājam, ka Dievs klausās tikai vienu mūziku, to, kur mūsu baznīcā spēlē. Tā nav. Mums patīk tas, kas mums patīk, un mēs dažkārt aizmirstam, ka Dievam ar to nav ne mazākā sakara, bet tas ir sakars tikai un vienīgi ar mums. Bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs pasakam, tā ir vienīgā pareizā mūzika, ko spēlēt. Vai tā nav? Tā ir. Vai tikai šīs grāmatas, vai tikai šādā veidā visam ir jānotiek? Redziet, kā jau minēja, kristīgā baznīca, tā ir vienota ticībā uz kungu, tā ir tik dažāda tajā, kā tā saprot praktiskos jautājumus. Bet ir pārsteidzoši tas, ko Pāvils šeit pasaka. Viņš pasaka par to, kurš ēd un par to, kurš nēd. Par abiem viņš pasaka kaut ko ļoti skaidru. Dievs viņu ir pieņēmis. Dievs viņu ir pieņēmis arī tajā situācijā, kurā šis cilvēks ir iegūst ticību, viņš ir nācis pie kunga un viņš ir sapratis, ka viņam ir jāturās no kāda ēdiena, vai ir jāturās no dzērieniem, kā šajā 14. nodaļā, gan 21. pantā ir teikts, no vīna baudīšanas. Lūk,
Šī ir kāda iespējams ļoti smalka tēma, bet tā ir ļoti svarīga, lai mēs kā kristieši pārstātu ievainot cilvēkus sev līdzās. Un ievainot ar savu pārliecību. Es domāju, pārliecība nevis vēlreiz. Šis vārds ticībā vājai šeit var likt domāt, ka runa ir par mūsu uzskatiem. Nē. Runa ir par spēju panest vai būt līdzās cilvēkiem, kuri vēl tikai mācās, kuri vēl aug savā ticības dzīvē, tāpat kā mēs visi pastāvīgi augam. Nav tāda brīža, kurā mēs apstātos, tas būtu jau kāds satraucošs stāvoklis, bet Pāvils saka, tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd. Kāpēc? Tāpēc, ka kungs viņu spēj stiprināt, tāpēc, ka kungs viņu neatstās tur, kur viņš ir. Un arī šeit mēs nedrīkstam pārprast arī tas, ko Pāvils, viņš nepasaka, ka tas ir pareizi viens vai otrs stāvoklis, bet viņš grib pateikt, ka tas ir pakārtots jautājums. Un viņš saka, ir jāskatās uz kaut ko augstāku, uz to, ka kungs šo cilvēku vedīs sev tuvāk. Un mums ir jāpalīdz šim cilvēkam augt, un varbūt ir mazāk jākonfrontē viņu ar savu greizo lietu izpratni. Bet ir jāpieņem to, ka mēs visi kaut ko redzam, un mēs visi kaut ko arī neredzam. Tā ir īstenība. Un mēs visi kā bērni skatāmies uz Dievu, lai viņš atver mūsu acis, saskaņā ar savu vārdu, kā mēs skatījāmies iepriekš, ka viņš mums gan stiprina, gan arī palīdz saprast to, ko nespējam redzēt, varbūt savas kādas subjektīvās pieredzes vai pārliecības dēļ, bet vēlreiz, lai jūs mani nepārprastu, šeit es nerunāju par ticības dzīves pīlāriem, uz kur balstās mūsu glābšanas pārliecība, bet runa par tām lietām, kuras attiecas uz mūsu ikdienas dzīvi. Un, kā mēs zinām, katra arī konfesija ar kaut ko ir iezīmīga un atšķirīga, un es neiešu šajā ceļā, lai analizētu tik smalks piemērs, pieturēšos pie tā, ko Pāvils šeit pasaka, jo ticu, ka viņa dotie piemēri jau paši par sevi ļauj saprast tās īstenības, kurās mēs esam. Bet atceramies, tas, kurš ēd savam kungam, tas, kurš neēd, dar to pašu savam kungam. Kurš ir pareizāks? Ir retorisks jautājums. Vai varam pateikt, kurš ir pareizāks? Uz šo jautājumu varbūt pat nav jāatbild, bet ir vienā un otrā gadījumā ir jāpasaka. Skatamies uz Kristu un atceramies, ka Dievs ir pieņēmis to, un vēl jau vairāk. Pāvils saka, ir kādi cilvēki, kur vienu dienu tur sevišķi, un ir cilvēki, kuriem visas dienas ir sevišķas, un varbūt visas ir parastas. Arī par dienām kristīgi cilvēki mēdz dažkārt lauzt šķēpus un domāt, kad ir pareizāk, kurā datumā, kurā dienā, kurā minūtē, kurā stundā, domādam, ka Dievam tas ir būtiski. Vai Dievam tas ir būtiski? Vai Dievs ir tik maziņš, cik maziņi mēs, kristieši, viņu gribam padarīt? Vai negluži tāpēc viņš ir devis savu vārdu, lai atklātu mums, cik neaprakstām liels viņš ir savā varenībā? Un ka mēs ar savu mazo skatu uz lietām, šeit es vēlreiz vēlos pateikt, Pāvils nerunā par tiem jautājumiem, kas skar cilvēku iekšējās dzīves kvalitāti. Viņš šeit nevienā brīdī neanalizē to un nepasaka, ka būt nesvētam ir labi vai dzīvot izlaidīgi ir labi. Viņš runā par to, ja es teiktu mūsdienu valodā, kādā krāsā drīkst būt mūsu drēbes, ja mēs tā sacītu, piedodiet, ka tādas ļoti vienkāršas lietas ir jāsaka, bet par tām ir jārunā. Jo arī kalpojot ar cilvēkiem, esot kopā sarunās, man visbiežāk ir jāsacina tas, ka mēs ievainojam viens otru, un man ir ievainojuši tas, ka cilvēki ir tā vietā, lai man iedrošinājuši tuvoties Kristum, ir gribējuši pateikt, ka tev nav pareizās krāsas drēbes mugurā, un tāpēc Dievs nevar tev pieņemt. Un likuši man tam ticēt. Un ir ievainojuši. Redziet, Pāvils grib pateikt, Dievs viņu ir pieņēmis. Kādam kā diena ir sevišķi. Lūk, abos gadījumos viss tiek darīts kungam par godu, gan tas, kurš kādu dienu tur sevišķi, gan tas, kurš visas dienas tur sevišķis. Es šajā brīdī esmu 14. nodaļas pie 6. pantu un tos nepārlasu, jūs katrs tiekat aicināt šo nodaļu lasīt. Vēl jau vairāk sākt ar 13. nodaļu, kurā Pāvils saka, ka mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Viņš runā par mīlestību kā par augstāko, kurā dzīvot.
mīlēt Dievu un mīlēt tuvāko. Un mīlestība ir tas sākuma punkts vai izejas punkts, ar kuru mums ir jāsāk. Jo viss pārējais bez mīlestības ir nežēlīgi un cietsirdīgi. Bet es vēlreiz sacīšu to, ko raksts arī pasaka, ka tajā, ko es saku, nav jāsaklaus un tajā nav pateikts, ka dzīvot nepareizi ir atļauts. Nevis pēc mūsu mērauklis, bet skatoties no tā, ko raksti ir definējuši, ko Kristus ir runājis par to, kas iziet no cilvēka sirds, kā ļaunas domas, vai slepkavība, vai mankārība, vai laulības pārkāpšana. Viņš runā par visu to, kas apgāna cilvēku. Bet kristīgā sabiedrība dažkārt, vai draudze ir, ja patiesāk, sakot, draudze dažkārt pārstājas runāt par šīm dziļākajām problēmām, un tā vietā ir sākus runāt par tām lietām, par kurām Pāvils raksta romiešiem un vēl vairāk. Vēl vairāk Pāvils grib saprast, lai mēs aizdomājamies, ka nevis personīgā pieredze ir tas motīvs, uz kuru vērtēt cits, jo mūsu pieredze ir tik atšķirīga, cik atšķirīgi mēs esam katrs, bet ir jāapzinās un jālūkojas uz tiem motīviem, kas cilvēku vada. Uz tiem motīviem, kāpēc kāds vienu dienu tur īpašāk par citiem. Tāpēc, ka viņš grib pagodināt savu Dievu. Kāpēc kāds tur visas dienas īpaši? Tāpēc, ka viņš saprot, ka Dievam pieder viss mans dzīves laiks. Un paskiet, kurš rīkojas pareizāk. Kāds, kurš ir apzināts, ka kungs ir padarījis viņu brīvu, viņš bauda ar pateicību visu, ko viņš saņem, kā arī Pāvils Timotejam raksta. Un ir kāds, kurš atsakās no kādiem ēdieniem, arī tāpēc, lai pagodinātu Dievu. Kāds varbūt ticībā, kā Pāvils saka, viņa vārdiem ir vājš, kāds tāds nav, bet kurš dara pareizāk? Dievs viņus abus ir pieņēmis, un kas var mainīt šo situāciju, var mainīt tikai tas, ka cits citam palīdz paskatīties pāri savai pieredzei uz Kristus piemēru. Tam, kurš ēd, nav jācenšas panākt to, lai viss sāktu ēst, un tas, kurš neēd, nav jācenšas panākt, lai viss pārstāj ēst to, ko viņš ir sapratis. Pāvils tam pievērš tik daudz uzmanības tāpēc, ka cilvēki viņa laikā draudzē citu ievainošo jautājumu dēļ. Bet tajā visā, ko viņš raksta, ir vēl kaut kas vairāk. Viņš runā par kādu augstāku atbildību. Viņš 10. pantā saka un liek apzināties, ka mēs visi stāvēsim Dievu priekšā. Viņš tālāk saka, mēs visi zemosimies. Viņš atgādina rakstos teikto, ka visi ceļi locīsies viņa priekšā. Arī mūsu katra ceļa to darīs. Un 12. pantā viņš pasaka vēl skaidrāk, ka katrs no mums mēs atbildēsim par sevi. Un tas, ko Pāvils aicina darīt, ir katru no mums, kā tajā laikā tā šodien, skatīties uz savu atbildību, uz savu ticības dzīvi un vērtēt, vai tas, ko es daru, ir darīts tam kungam par godu. Viņu godināt. Un vēl jau vairāk ir kāda otra puse, vai tas, ko es daru, nav kļuvis otram par apgrēcinājumu. Tā ir kāda otra puse, un tas, ko Pāvils šeit runā, ir savā veidā jāatzīst, izaicinājums. Šeit nevar novilkt skaidru līniju katra cilvēka dzīvē no šīs vietas stāvot, bet katram no jums un man tāpat laikā par šiem vārdiem domāt ir jāredz, kur mēs esam tajā, par ko Pāvils šeit runā. Ir viegli sarūktināties par citiem. Ir grūti no tā aizbēgt, jo patiesi citi rīkojas savādāk. Un vienmēr man ir šķits, ka viņi rīkojas nepareizāk, tāpēc, ka ar savu ēšanu, es domāju, esmu brīvs un kādi, kuri neēd kaut ko nav sapratuši. Vai kādi, kur vienu dienu tur vairāk, es vēlreiz to pieminot tikai vēlos pateikt, ka Pāvils vērš uzmanību uz kaut ko lielāku, ka mēs katrs atbildēsim par sevi. Dievs neprasīs mums to, kāpēc nepanācām, lai otrs mainītos. Lūk, te ir tā atbilde, kāpēc ir jāpanes. Ir jāpanes tā īstenība, ka mēs esam dažādi. Un mēs būsim dažādi. Dažkārt cilvēki meklē jaunu pieredzi, jaunu piederību kādā no draudzēm, jo viņi grib sagaidīt, ka visi būs tādi, kādi ir viņi. Vai centīsies būt tādi, kā visi pārējie.
Es gribētu teikt tāda kristīga vide, kurā viss tiek aicināti būt vienādi. Nu kāda vienādi? Nu tāds, kāds ir mācītājs, jo viņš ir pateicis un visiem tā jārīkojas. Tā tas nav šeit. Jūs drīkstat būt tie, kas jūs esat, bet jums un man ir jāapzinās, ka mums visiem ir atbildība Dievu priekšā, viņa priekšā mēs stāvēsim, viņa priekšā mēs atbildēsim par to, vai esam vai neesam ēduši, vai esam vai neesam kāds dienas ievēroši, bet mēs atbildēsim par kaut ko svarīgāku, vai Kristus ir bijis mūsu dzīves kungs. Un ja viņš ir mūsu dzīves kungs, tad visā, ko darīsim vai dzīvosim, mēs gribēsim viņam līdzināties, un redzot citus cīnamies ar šiem jautājumiem, mēs gribēsim darīt to, ko Pāvils šeit saka, panest šos cilvēkus, nenovērsties no viņiem, neskatīties uz tiem, kurus redzam kā stiprākos, bet redzam tos, kuri mūsuprāt, atkal tikai mūsuprāt ir tie vājākie. Viņš runā, lai mēs netiesājam citus viņu uzskatu dēļ, kas skar praksi attiecībā uz, varbūt, kristietības formu, un patiesi, kādi ir sapratuši dzīvot vienā vai citā veidā. Vēl jau vairāk ir arī kristieši, kur domā, kā ir pareizāk organizēt dievkalpojumu kārtību. Kā Dievam tas patikt labāk? Kā jums šķieties jautāt? Vai ziņojumi pirms svētdienas vai pēc Dievam labāk patikt? Jūs zināt, ka priekš Dieva tam nav tik liela nozīme, cik liela nozīme ir tam, kāpēc mēs vispār esam atnākuši uz šejienu, vai esam iegājuši jebkurā dievnamā, kurā Dievs mūs ir ieaicinājis. Ko mēs ceram tajā sadzirdēt? Vai vēlamies viņu pašu sastapt? Iedomāsimies piemēru, kur esam atnākuši patiesi tajā dievnamā un draudzē, kur Dievs pats apmeklē. Tas ir atkal tāds skats, kā dažkārt mēs cilvēki nespējam Dievu stādīties savādāk priekšā, un esam ienākuši un neredzam Dievu, mēs skatāmies, vai viss svecis ir vietā, vai mūziķi ir vietā, apstaigām viss ir pareizi, viss ir kārtīgi, taču Dievam pašam nekāda uzmanība netiek pievērsta. Bet esam ārkārtīgi apmierināti, jo viss ir pareizi. Visi pareizi apģērbušies, visi pareizi ir pēduši, visi pareizā dienā ir atnākuši. Tikai Dievs nav ievērots ar viņu vārdu, bet viss ir pareizi. Tādā vidē cilvēks kļūst iztukšots. Tāda vide nav veselīga. Pāvils Romas sabiedrībai grib pateikt, ka ir jāstās uz Kristu, viņš ir augstākais piemērs, un bez izņēmuma visiem, kuri atzīst viņu par kungu. Domāt, kā neapgrēcināt otru, ir šī otra puse, ja tā viena puse ir tajā, lai netiesājam kādu, kur Dievs ir pieņēmis, tad ir kaut kas, par ko vairāk uztraukties, nevis par to, ko otrs ēd vai neēd, bet domāt, kā es ar savu ēšanu vai neēšanu neapgrēcinu otru. Kas notiks, ja to darīs gan tie, kas ēd, un tie, kas neēd? Ja abas puses sāks domāt par to, kā neapgrēcināt otru, tad iespējams pienāks brīdis, kurā mēs mazāk ievainosim viens otru, jo mēs sapratīsim, ka tā ir kāda pieredze, kur ir tik subjektīva, cik mēs katrs esam subjektīvi, un tādi mēs esam. Bet mēs visi no savas individuālās pieredzes skatāmies uz Kristu, un viņš mūs savā spēkā veido savā līdzībā. Es teikšu to vēlreiz, kā vienmēr esmu teicis. Jums nav jātop kāda cilvēka līdzībā. Jums nav jāsako kādam cilvēkam, kurš jums stāsta, kādai ir jābūt jūsu ēšanas vai ģērbšanās praksei, vai jūsu ikdienas paradumiem, ko drīkst vai nedrīkstat. Pāvils šo atbildību atstāja katra kristiešu ziņā, jo viņš sacīja, mēs atbildēsim par sevi. Un mēs atbildēsim arī par to, tā skaitā es, vai šīs lietas būs pareizi izskaidrots draudzē. Vai Dieva vārds netiks ignorēts un sagrozīts tā, kā ir izdevīgi tajā brīdī, kā ir vieglāk. Vieglāk ir novilkt skaidrs robežas un padarīt mūsu līdzcilvēkus tādus, kur nespēj mūs saprast, ka mēs visi varbūt darām vienu vai otru veidu lietas, vai ejam vai neejam kaut kur. Šiem piemēriem nav gala, un tos varētu atkārtot un atkārtot. Pāvils iet vēl tālāk. Mēs patiesībā iespējams viņu izslēgt no draudzes šodien,
Jo viņš tajā, ko viņš saka, ir diezgan pārdrošs. Viņš saka, esmu pārliecināts, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Tikai ja vien kādam tas tā šķiet, ka tas tā ir. Mūsu atbildība nav norādīt uz citiem kā vājiem. Mūsu atbildība nav meklēt vājos. Bet ja redzam, ka kāds ir atšķirīgs, tad domāt, vai es ar to, ka atšķiros no otra, neesmu bijis par piedauzību vai grēcību. Un šie jautājumi ir tādi arī, ko viņš korintiešiem saka. Ja kāds, kurš ienāca draudzē, uzskata kaut ko, ko viņš arī uzskata, tad mums ir pienākums par šo cilvēku rūpēties un palīdzēt viņam pastīties uz Kristu. Mūsu atbildība ir būt saudzīgiem un žēlsirdīgiem. Man patīk žēlastība, kāds ir teicis. Man patīk žēlsirdība un ne upurs, žēlastība. Šis kāds ir Kristus, kurš to ir sacījis. Šis kāds ir viņš, kur mēs par kungu dēvējam. Šis kāds ir viņš, kuram mēs gribam līdzināties. Tad līdzināsimies arī žēlsirdībā. Bet lūdzu vēlreiz. Šeit nav runa par to, kam mēs ticam, bet ir runa par prakses jautājumiem. Lūk, kāds būs šis rezultāts? Viņš vēl jau vairāk saka 17. pantā, 14. nodaļā, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Pārsteidzoši. Daudzi ir domājuši, ka tā tas ir. Ka Dieva valstība ir par to, kā pareizi ēst un pareizi neēst, kā pareizi ir dzert vai nedzert, vai ģērbties vai vēl kaut ko. Pāvils saka, tā nav Dieva valstība. Un ja kāds jums saka, ka Dieva valstība ir par šīm lietām, tad kāds kaut kur ir smagi kļūdījies. Kas ir Dieva valstība? Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tad tas, kas šīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams, vēl jau vairāk arī cilvēku starpā cienījams. Dieva valstība ir par taisnību. Nevis par manu vai tavu, bet par viņu taisnību. Dieva valstība ir par to mieru, ko Kristus vien var ienest cilvēku dzīvē, un par to prieku, ko Pāvils tālāk raksto, kas nāk no Dieva vārda pazīšanas, kuru savukārt svētais gars mums atgādina, padara dzīvu mūsu sirdīs Dieva vārdu, ka mēs gribam tam paklausīt un dzīvot viņa prātā. Redziet, tajā brīdī, kad mēs ieraugam Dievu pašu un tajā, kā viņš ir sev atklājis, mēs uzreiz kļūstam mazāk tiesājoši tajā, ko citi dara vai nedara. Bet tad, kad mēs Dievu neredzam, esam ienākuši viņa namā un skatāmies uz visām detaļām, bet ne uz pašu Dievu, tad sākas ārprātīga situācija, kurā kāda cenšas padarīt otrs līdzīgs sev, sākas kāda zināma spriedze. Un esmu priecīgs, ka es nerunāju par savu draudzi, kurā es šobrīd esmu. Varbūt kāds sēž domā, ko viņš šeit saka. Es vienkārši runāju par to, ko teksts mums liek pārdomāt. Un tāpēc, lai mēs nekad nenonāktu šādā stāvoklī, lai mēs savā vidē, kur esam, skatāmies uz tiem, kuri savā ticības dzīvē ir ienākuši, varbūt turās pie kādiem nedrošiem jautājumiem, kā ir pareizāk vai nav pareizāk, un ka mēs visā, ko daram, viņiem palīdzam, viņiem iepazīt Kristus vārdus, Kristus piemēru, kurš nav dzīvojis par sev pašam, par patikšanu, bet radējusi sev par citiem. Šīs dažās domās un patiesībās, kuras viņš ir sacījis, Pāvils ir raksturojis. Atcerēsimies par savu augstāko apgrēcību, nedarīt to, kas citus apgrēcina. Viņš no 19. pānta 14. nodaļā līdz beigām par to runā. Ja kādam tas par apgrēcību, un ja es tā varu otram kalpot, esmu gatavs kaut ko nedarīt, bet kāpēc? Tāpēc, ka es gribu sekot savam kungam, kurš ir atdevis sev par citiem. Un Pāvils saka, tu vari paturēt savu ticību, jeb savu atziņu, kas tev ir Dievu priekšā. Tā netiek atprasīta, bet tā plēkā tu nedrīkst to likt par normu citiem, bet norma ir tajā, ko kungs ir darījis.
Šeit ir vēl daudz dažādu domu pateikts. Tās mēs nevaram laika dēļ viss aplūkot, taču ko šie vārdi, ko aplūkojām, mums šajā dienā ir sacījuši? Vispirms par pienākumu, kur nedrīkstam aizmirst. Par pienākumu tā vietā, lai sāktu otru pārveidot pēc savas līdzības, pienākums panest šos cilvēkus, kuri atšķiras no mums un mēs no viņiem. Un atcerēties to, ka tad, ja mēs gribēsim viņus pārmainīt un pārtaisīt un pārveidot, mūsu centieni viņus ievainos. Bet tas, ja ar pacietību būsim līdzās un palīdzēsim šiem cilvēkiem nonākt pie personīgas pieredzes ar Kristu, kurā viņš veido šos cilvēkus. Jā, varbūt kādreiz nepatiks, viņi nebūs vairs tā, kā mēs esam iztēlojušies, bet viņiem arī nav jābūt tādiem. Viņiem ir jāsako tam, kāds bija Kristus, jāturās pie tā, ka Dieva vārds un nevis cilvēku vārds, bet Dieva vārds ir augstākā autoritāte, un ka tā vēlme, ko viņi vēlas, ir dzīvot taisnībā, mierā un priekā, ko Dievs dod no savu vārdu, no attiecībām, kuras viņam ir ar viņu bērniem. Vēl jau vairāk arī mācījāmies to, ka mēs atbildēsim par sevi. Bet kā tad būt tajā daudzajā, tik daudzpusīgajā kristīgajā sabiedrībā? Es atzīšu, ka arī man nav viegli. Arī man pavisam noteikti nav viegli. Esmu cilvēku, kurš daudzam nespēja piekrist un pieņemt daudzas lietas. Tāpat kā daudz nespēja pieņemt to, ko iespējams es uzskatu vai praktizēju vai nepraktizēju. Taču tajā visā man jāatcerās, ka Kungs, ja šis cilvēks ir nācis pie Kristus, viņš viņu ir pieņēmis. Dievs viņu ir pieņēmis. Un mana atbildība nav šo cilvēku tiesāt, bet lūgt un meklēt, kā celt viņu, kā iedrošināt viņu. Un Pāvils atstāja neatbildētu jautājumu, kā tad ir pareizāk? Ēst vai neēst? Kā ir pareizāk? Viena diena īpaša vai viss ir īpašs? Kā ir pareizāk? Sākt kaut ko darīt tajā laikā vai citā laikā? Kā ir pareizāk? Vai šādas dziesmas dziedāt, vai citas dziedāt? Kā ir pareizāk? Vai Ziemassvētkus svinēt tad, kad mēs kristīgā baznīca tos svinam, ja censties tagad mēģināt saprast, kas notika vēsturē un meklēt citus laikus? Kā ir pareizāk? Redziet, es vēlreiz sacīšu to, ka Dievs nav tik mazs, cik mazu mēs viņu gribam padarīt. Viņš ir neaprakstām liels, un Pāvils grib teikt, sekojam Dievam, tādam, kurš ir liels savā varenībā, sekojam viņu vārdam un gribam pielietot viņu vārdu savai dzīvei un ļaut, lai viņš mūs veido savā līdzībā caur svētā gara vadību mūsu dzīvē. Lai Dievs palīdz, ka tā ir pieredze, kurā mēs gribam būt, un praktiski draudzes dzīvē skatāmies uz tiem, kuri ir nevis tie stiprākie, kā mēs, kā vēlreiz teikšu, cilvēku mēru lietojot, mēģinam apzīmēt, bet uz tiem, kur nepavisam tāda nav. Un draudzes svētība nav atkarīga no tā, kā stiprākie jūtas, bet no tā, vai tie, kur dzīvē iet caur smagam laikam, ir pamanīti, atbalstīti, iedrošināti, stiprināti, aizlūgts par viņiem. Reizēm ir tā, ka pat tādas nepamanā, jo viss ir aizņemti ar kaut ko lielāku. Visi, un tā ir kāda lieta, no kā būt patiesi jāuztraucas. Un tādēļ lūksim, lai Dievs vienmēr mums dara redzīgas acis, redzēt būtisko, redzēt viņa acīm to, kas notiek. Un ja mēs pastītos viņa acīm, tad Dieva lielākā vēlme ir redzēt cilvēku glābtu, sava dēla līdzībā veidot, atjaunotā sadraudzībā ar sevi, kas iespējams tikai tad, ja mēs arī sekojam, ko Pāvils 13. nodaļas beigās raksta, ko arī Augustīns pieredz savā dzīvē kā ticības dzīves sākumu, ka visas kārības ir jāliek pie malas, kad nakts ir pagājusi, un ka esam aicināti sekot mūsu kungam, dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvērtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus, un neutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Šo vārdu mēs paņemam katrs priekš sevis.
katrs priekš sevis, un ar to, lai dzīvojam. Šie vārdi bija sākums ticības dzīvē jau pieminētajam Augustīnam. Šie vārdi var būt kāds ļoti noteikts iedrošinājums mums katram, jo pāri visam mūsu lielākais uzdevums ir dzīvot mūsu kunga godam, būt viņa gaismai, būt viņa lieciniekiem, būt viņa rokām un kājām sabiedrībā, kur iet cauri ļaunumam un daudzām lietām, kas to post. Lai mācamies sekot mūsu kungam un ļaut, lai viņš mūs lieto pēc sava ieskata, lai tad, kad mēs arī piedzīvojam to, ko varbūt Pāvils šeit raksta, arī spējam piedot un spējam lūgt piedošanu, lai spējam atcerēties to, ka pāri mūsu pieredzēji, kas ir atšķirīgi, ir kāda augstāka patiesība, kas vienīgā ir patiesība. Tā ir Dieva patiesība par mums, un šī patiesība ir ļoti vienkārša, bet ļoti īsta, ka viņš tevi mīl, bet tas nenozīmē, ka viņš atstāja tevi un saka, viss ir labi, dar kā gribi. Tā viņš nekad nav teicis un neteiks, bet savā mīlestībā viņš aicina pie sevis, savā mīlestībā viņš aicina mūs pārstāt, skatīties uz mazsvarīgo un pastīties uz būtisko un ieraudzīt, ka svarīgāk par ēdienu un svarīgāk par dienām ir tas, kur ir mūsu sirds un kas ar to notiek. Lai Dievs svētī, ka pār visam, ko gribam sargāt, kā vecajā derībā tiekam mācīt, mēs gribam domāt par to savas dzīves daļu, kur attiecas uz dzīvību. Lai Dievs mūs svētī, un lai Dievs palīdz arī atcerēties, ka mūsu stiprums nav tajā, kur atrodas stiprie, bet tajā, kur ir tie, kurus mēdz saukt par vājākajiem. Lai Dievs palīdz, ka tieši viņiem kalpojot, mēs ieraugam to, ko Dievs ir gribējis mums iemācīt. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tavu vārdi ir dzīvība, ka Tavu vārdi ir taisnība, ka Tavos vārdos Tu mūs sastopi un Tu aicini pie sevis. Un, kungs, Tu redz arī, ka man patiesi ir žēl par visām tām reizēm, kad esmu kādu ievainojis savas taisnības dēļ, cīnoties par savu valstību un nevis par Tavējo. Kad esmu gribējis veidot savus priekšstats un tos uzspiest citiem, kungs, palīdz, ka ja arī kāda pieredze, kurā citi iet cauri, vai šeit, vai jebkur mūsu dzimtenē, ka mēs patiesi lūgt par visiem, ka ikvienam būtu spēks tajā nepagurt un jeb nezaudēt un nesarūktināties, bet paskatīties pāri uz Tevi, kungs, uz Tavu piemēru. Ka mēs atceramies par savu pienākumu, panest tos, kuri vēl ir vāji. Ja tas ir ēdienu jautājums vai kāda īpaša diena vai jebkāda cita jautājuma dēļ, ka mēs nesāktu šos cilvēkus pārtaisīt, laust un veidot, ka mēs būtu pacietīgi, ka mēs pacietībā rādītu uz Tevi, ka mēs pacietībā aicinātu tuvoties Tev un ne tikai to darīt, bet paši sekot, paši ietu, paši tuvotos. Kungs, lai mūsu acis vienmēr redz tos, kuri ir ievainoti, kuri vēl ir atnākuši no dzīves, kurā ir bijuši pieredzes, kas tos ir ievainojusi, ka mēs rūpētos par tiem, kuri ir atstāti, ka mēs, kungs, nepaiet garām tiem, kuriem nepagāja garām žēlsirdīgais samarietis. Kungs, palīdz redzēt lietas tā, kā Tu tās esi redzējis, palīdz dzīvot īstā kristīgā telpā, ja būtu baznīcai, kādu Tu to esi vēlējies. Un arī vēlos lūgt svētī mūsu priekšā stāvošā nedēļā, kad dosimies pretīm adventu laikam, kad domāsim par Tavu atnākšanu, kas notika reiz Betlēmē, un kad domāsim par atnākšanu, kurai mēs pretī ejam, kurā Tu mūs sastaps un kur mēs katrs Tev sastopot, varēsim paļauties nevis uz to, vai būsim pareizi ēduši, vai dzēruši, vai ģērbušies, bet uz to, vai būsim Tevis izglābti, vai mēs būsim nožēlojuši to dzīvi bez Tevis, kur esam dzīvojuši un gribējuši iegūt Tevis doto jauno dzīvi. Un no tā, kungs, vai Tu būsi mūsu
kungs un glābējs, un palīdz, ka mēs mācamies uz tevi skatīties no tā, kā tu mums to māci. Un tev vienam, kungs, lai ir gods, slāva un pateicība mūžīgi. Āmen. Mēs dziedāsim dziesmu